Rīgas mēra amata kandidātiem ugunskristības šodien bija sarīkojuši uzņēmēji. Tirzniecības un rūpniecības kameras rīkotajā diskusijā 6 partiju Rīgas vēlēšanu sarakstu līderiem bija jāatbild uz virkni jautājumu par to, kā uzlabot uzņēmēju darbības vidi galvaspilsētā. Vai kāds no Rīgas mēra kandidātiem ieguva izteiktas uzņēmēju simpātijas, zina stāstīt Gatis Suhoveckis. Tirzniecības un rūpniecības kameras aicinājumam atsaucās visi uzaicinātie Rīgas mēra amata kandidāti, taču Reformu partijas pārstāvēja Ingai Antānei darba grafika dēļ diskusiju bija jāpamet drīz pēc tās sākuma. Uzņēmējus interesēja, kā nonākot pie varas Rīgā, kas ir Latvijas ekonomikas dzinējspēks, politiķi mazinās birokrātiju, visiem nodrošinās godīgus spēles noteikumus un kā veicinās jaunu uzņēmumu rašanos. Esošais mērs uzskata, ka uzņēmēji iegūs, ja varu pēc vēlēšanām nosargās Rīgas domes esošā vadība, bet viņa konkurenti pauda gluži pretēju viedokli. Vienīgais, ko var darīt pašvaldībai, ja ir vēlmē kaut ko izdarīt, tas ir manuālajā režīmā. Gadu pēc gada strādāt ar cilvēkiem, pa vienam atlaižot tos, kas nevelk, mainīt pa vienam, arī kļūdoties, liekot jaunu cilvēkus un arī atlaižot viņus, strādāt ar tiem, kas var labi strādāt un viņiem palielināt atalgojumu un viņus motivēt. Tas ir ilgstošs darbs, un tas darbs ir iespējams tikai pie nosacījuma, ja politiskais uzstādījums ir ilgstošs, ja vara nemainās ik pēc 2 gadiem. Ir jāmainās arī politiskajai varai, un ir jābūt politiskajai varai, kura grib izmainīt šos spēles noteikumus. Jo, manuprāt, ja mēs runājam kaut vai par Ameriku kungu, kurš jau 12 gadus nosaka spēles noteikumus Rīgas domē, tad man nav nekāda cerība, ka kaut kas varētu mainīties šai ziņā, ja Amerika kungs tur paliek sēžot. Klātesošos tāpat interesēja arī citi jautājumi, ne tikai tas, kā Rīgas mēra amata kandidāti plāno rūpēties par uzņēmējiem. Kāpēc jūs tīri personīgi gribat kļūt par Rīgas mēru? Es pati esmu rīdziniece, te aug mani bērni, man nav vienalga, kā attīstās šī pilsēta, un es redzu, ka ar savu pieredzi gan saimnieces, gan juridisku varu nes pienes un patiešām gribu strādāt pilsētas labā. Tie rezultāti, salīdzinot ar jebkuru citu institūciju, tu strādā valsts vai pašvaldības iestādē, ir taustāmi. Tas ir ļoti svarīgi. Tu redzi, ko tu esi izdarījis, un attiecīgi tu arī redzi, ko tu nesi izdarījis. Tagad es gribu nodarboties ar politiku, un es nevis gribu būt vienkārši par Rīgas mēru, es gribu būt par visu laiku vislabāko Rīgas mēru. Armistets man ir uzlicis ļoti augstu latiņu, man būs uz ko sniegties. Mani biedē Rīgas pretnostatīšana Latvijai. Es biju cieši klāt, kā droši vien vēl daudz no jums, 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā, kad atjaunoja Latvijas valsti. Un es domāju, tie cilvēki, kas tur ir bijuši klāt, mums ir īpašas attiecības ar Latvijas valsti. Šie pretnostatījumi ir bīstami un bīstami visai Latvijai. Es kā rīdzinieks redzu, ka es varu izdarīt priekš Rīgas vairāk un labāk, lai Rīga būtu sakopta galvaspilsēta, tā kā ir citas Eiropas galvaspilsētas, un lai tiešām Rīga netiktu nostatīta pret laukiem, un lai Rīga tieši otrādi palīdzētu Latvijas laukiem un citām pilsētām. Diskusija noslēdzās ar balsojumu, lai gan salīdzinoši vairāk bija redzams kartītes ar Nacionālās apvienības dzelteno krāsu, izteikta līdera balsojumā nebija. Gatis Suhoveckis, Aivars Baltmanis, LNT.